Esiet sveicināti, es esmu Oļegs Burovs, un šodien mūsu raidieraksts, un tagad mans nestāstīja podkasts, pareizi raidieraksts, apņemas to darīt, ir veltīts vienai tēmai. Bet es pateikšu, kāpēc es aizgāju līdz šī tēmai. Nesen es runāju ar vienu cilvēku, kas man stāstā: Oļegs, es piedzimu Rīgā, es mācījos Rīgā, es nodzīvoju Rīgā ļoti ilgi, un kaut kādā brīdī es sapratu, ka es negribu vairāk dzīvot Rīgā. Rīga nav draudzīga man pilsētā. Rīga nav draudzīga man pilsētā. Es aizbraucu prom. Un es atceros, ka man pēdējā laikā vairāk un vairāk cilvēki stāsta, ka viņi patiešām aizbrauc no Rīgas prom. Kāpēc tas ir? Iemesli šeit ir vairākie. Viens no galveniem, tas ir mājoklis. Mājoklis un tā vide, ko mēs redzam no sava mājokļa, no loga, kas mums sagaida, ka mēs ejam no kapņu telpas, kāda mums sagaida iekškvartāls, bedres un tā tālāk. Un šobrīd es gribu uzsākt tādu podkastu sēriju par to, ko mums, tiem cilvēkiem, kas vēlas tiešām iedot Rīgai savu pienesumu, ko vajadzētu izdarīt, lai mainītu attieksmi, lai iedzīvotāju skaits Rīgā nesamazinās katru gadu, bet otrādi. Un viena no pirmām tēmām, par ko es uzskatu, mums vajadzētu sākt runāt, tas ir mājoklis. Mājoklis, jaunas mājas būvniecība, dienesta dzīvokļi, cilvēki, mājoklis speciālistiem, īras mājas un esošā dzīvojama fonda, īpaši, kas ir būvēts padomju laikos, atjaunošana. Protams, vēsturiskas mājas, bet tur cilvēki dzīvo mazāk, atjaunošana. Un uz to podkastu es padomāju, ka vajadzētu piedalīties profesionāliem cilvēkiem, no kā ir atkarīgs šīs izmaiņas mājokļu programma. Un šodien kopā ar mani ir divi cilvēki. Jurģis Miezainis, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Varbūt tas ir tāds formālais darbs, bet Jurģi es redzu ne tikai Saeimā, kad viņš aizstāv vairākas ekonomikas ministrijas idejas, bet es redzu un zinu, ka tev, Jurģi, ekonomikas ministrs lūdzu un pilnvaro, protams, piedalīties un realizēt vairākas programmas, un faktiski to, ko tu šobrīd dara, stipri pārsniedz tādu tavas pilnvaras kā parlamentāra sekretāra. Bet par to tu pēc tam mums pastāstā, tāpēc mēs esam šeit. Un otrais mūsu partners, saruna biedrs, ir Ervins Traupe, cilvēks, ko es zinu vairāki gadi, kam bija uzticēta jaunas, lielas Rīgu namu pārvalde vadība. Tu biji 4 gadi Rīgas namu pārvaldnieka vadītājs. Pēc tam es sapratu, tu pats aizgāji prom, un es kā cilvēks, kas strādāja pašvaldībā, saprotu, ka tu rezervējies no tiem īpaši saimnieciskiem procesiem, kas sāk politiski veidoties, no visiem iespējami, kas pēc tam parādījās konsultantiem, to aizgāja prom, bet šobrīd tiešām mēs visi zinām un vērtējam tev sabiedrībā kā ļoti profesionālu namu pārvaldnieku, un tāpēc šis reālais stāsts, viens no ekonomikas ministrijas, otrais no tas reālas dzīves. Es esmu kā trešais cilvēks, kam ir liels gods un laime kopā ar tiem diviem gudriem cilvēkiem piedalīties. Tad braucam, sākam runāt. Un, kungi, varbūt sākam to sarunu no tās tēmas, kas veicas Valmierā, veicas varbūt citas Latvijas pilsētas, nerunāt, protams, par Lietuvu un Igauniju, sākam runāt par jaunu mājokļu būvniecību, par īras mājām, par to, ko un kā pašvaldība var veicināt tu būvniecību. Jurģis, droši vien tu esi pirmais. Jā, faktiski pašvaldība ir viena no galvenajām atslēgām jebkuru nekustamo īpašumu attīstībā. Un
Nu, kā jau minēju, Valmiera ir tāds vēsturisks piemērs, kur kaut kā tas viss ir strādājis. Pat sākumā, man liekas, uz tādu tīru biznesa principiem, pat pašvaldība, kas saka uz savu risku un ar ļoti lielu, teiksim, vēl nebijuši pat lielu brīžu. Valsts kontrole mēģināja pārbaudīt un kaut ko rakstē, bet neskatoties uz to. Beigās rezultāts ir, un tas ir tas, kas ir. Ir tomēr arī Rīgas pašvaldībai jābūt krietni drosmīgākai. Jāuzņemās, teiksim, tā vadība un loma, kad mēs ejam iekšā šo mājokļu būvniecībā, atjaunojam dzīvojamo fondu. Mēs arī Saeimā tagad strādājam un arī pavisam nesen prezentējām par pieeju, kā pašvaldība var piedalīties, tā skaitā ar savu nekustamo īpašumu, lai veicinātu. Bet, kungi, es jums gribu pajautāt. Īras maisa būvniecība. Pirmais jautājums. Rīgas doma būvēt paši, kā pasūtītājs, vai veicina procesa, lai būvēt privātie? Šajā gadījumā Rīgai vislabākais laikam būtu tas PPP modelis. Publiskās privātās partnerības. Tātad tas ir gan jautājums ir. Es atvainojos, privātā partnerība, lai būvē privāte, bet Rīga nodrošina, ka visi tie dzīvokļi būs realizēti un Rīga nodrošina to atmaksu. Tā primitīvi pateikt par būtību. Ervin, ko tu domā? Ja mēs pieminam Valmieru, tad patiesībā, Oļeg, jau ir tā, ka ne jau Valmiera pati būvēja un ne pašvaldība būvēja. Būvēja pašvaldībai piederošu kapitāla sabiedrība Valmieras namsaimnieks, un visus šos riskus uzņēmās tieši kā tāds komerc partneris, kā būtu nāktu jebkurš privātais. Un pašvaldībai bija zināmas garantijas, kas bija jāsniedz, un partneris piesaistīja kredīta līdzekļus, realizēja šo projektu, un attiecīgi pēc tam tirgu izīrēja. Un izīrēja bez valsts garantijām, izīrēja bez tātad pašvaldības kaut kādām subsīdijām, bez Eiropas programmām, kur tajā laikā pat tūmā nebija, un pierādīja, ka šis projekts ir dzīvotspējīgs. Tātad jebkam, kas šobrīd kaut ko attīst, tas ir privātais, jo pretī ir tieši tāds pats modelis, kā bija Valmieras namsaimniekam, un turklāt ir vēl Eiropas programma tam visam. Valsts programma šajā gadījumā jāsaka tā. Tā kā viennozīmīgi tas ir privātais kapitāls, un mēs saprotam to, ka neviens valsts uzņēmums vai struktūra vai pašvaldība nevarēs izstrādāt nevienu projektu tik efektīvu, kā to var izdarīt privātā nozara. Absolūti piekrītu. Tad, kungi, pirmais, par ko mēs vienojamies, un mēs varam pateikt, mēs redzam, ka nekādā gadījumā pašvaldībai nevajadzētu būt pasūtītājiem, pašvaldībai vajadzētu veicināt, lai to dara privātie. Protams, piesaistot fonda naudu, vai tas ir Altom programma, vai tas ir ekonomikas ministrijas atsevišķa programma, Eiropas fonde, tas ir, protams, nāk mums visiem palīga, bet veicināt to privātu iniciatīvu, vai PPP, vai citi varianti. Bet es tādā brīdī droši vien teiktu, ka ko pašvaldība varētu izsvērt un aprēķināt, vai tomēr viņai zināmos apstākļos ar kaut kādu infrastruktūras atbalstu nebūtu jāpiedalās šajos projektos. Izveidojot ielu tīklu, izveidojot kaut kādus pieslēgumus, kas būtu varbūt nepieciešami, bet tas ir diskusijas jautājums, lai šis te uzņēmējs, kas ir gatavs attīstīt, lai viņš nepaliek zaļā pļavā viens. Un šis ir īstenībā, kas ir liels mīnus bijis tieši Rīgai visu laiku, jo Rīga parasti tā uzņēmēja, kas ir gatavs attīstīt, prasa obligātus pienākumus noteikti infrastruktūru Rīgas vietā sakārtot, pat dažreiz nesaistītu. Bet tas ir vecais stāsts, par ko es jau runāju pēdējā gada, piemēram, tas skar dzīvojamo fondu, bet tas skar jebkuru būvniecību. Piedar, tas ir jūsu zemes gabals, šeit jūs plānojat būvēt ēku, un tagad jūs ejat. Mēs te zinām, mums visi šobrīd esošie domas vadītāji lepojas par to, ka mums ir zaļais koridors. Zaļais koridors, viss šis galds, zaļais koridors. Bet kas ir reāli? Zaļa koridora nosacījumi, tas ir tiešām birokrātijas mazināšana, projekta saskaņošana, tas ir viens tās. Nākamais ļoti ātra saskaņošana un sinhronizācija ar Rīgas inženieru tīkliem turētājiem, tas ir Rīgas siltums, tas ir Rīgas ūdens, tas ir Rīgas gaisma. Un, protams, saskaņošana ar visiem departamentiem. Visgrūtāk, visilgāk varbūt tas ir satiksmes departaments. Bet arī
komunikācija un sinhronizācija ar valstu uzņēmumiem, kur arī ir Latvenerga, nu, tur vēl Latvijas valsts ceļi. Latvijas valsts ceļa, ja, atkal gāze, ja mēs runājam, ja, nu, ja ir, ja, nu, un tā tālāk, ja, un faktiski šobrīd nedarbojas, un šobrīd varbūt, ja, protams, ja tu esi viens no domas vadītājiem un paņem aiz roku tu vadītāju, to investoru un aiziet ar viņu, nu, un tad varbūt šis tiešām koridors ir šī galda krāsa, bet reāli mēs zinām, ka ļoti ilgi un ļoti daudz vajadzētu saskaņot. Un jāatgriežieties pie tā saucamā zemes gabala un šīs būves, kaut tas ir dzīvojama māja, tev stāsta labi, bet tehniski noteikumi ir tādi, ka Rīgas ūdens tev vajadzētu paņemt no turienes vairāk nekā 500 metri, vēl finansēt pārsuknešanas stāciju, pēc tam tev vajadzētu nosfaltēt šeit ielu, pēc tam uzlikt vēl šeit Rīgas gaismas stābi, kas arī ir dārgie, ja? Pēc tam siltums šeit pienāk, un to tev visu vajadzētu darīt par savu naudu. Un, Oļeg, tu nemaz nerunā par tiem gadījumiem, kad tev liek puskilometru tālāk izbūvēt rotācijas apli visam mikrorajonam. Tā ir tā lieta, kad uzņēmējs nedrīkstētu būt ķilnieks. Nu, jo, Un saprotiet, un vēl, bet saņemot to būvatļauju, tev vajadzētu samaksāt naudu infrastruktūras fonda, un šīs infrastruktūras fonds man atgadina tādu padomu laikas miera fondu, kad balsē kaut kur, kaut kāds miera fonds, un tā nauda iet kaut kur uz Etiopiju, uz Angolu, kaut kur, ja? Nu, šeit ir tas pats. Es sapratu, ja tā nauda no infrastruktūras fonda atgriežas blakus tavam zemes gabalam, un šeit kaut ielu sakartu, bet tas nenotiek. Bet, kungi, es mazliet tā emocionāli aizgāju uz citu lietu, tas būs atsevišķi mums droši vien podkāsts cīņa ar birokrātu, administratīvas sloga samazināšanu un investīcijas piesaisti, bet ņemot vērā, ka šis stāsts, protams, attiecināms arī dzīvojamam mājam, ja? Kā Rīgas dome, protams, to vajadzētu stimulēt, jā, šobrīd ir pieņemti, cik mēs saprotam, īpaši pirms vēlēšanām, visi mēģina parādīt savu vēsturisku lomu, arī esoša dome pieņema nodokļu atvieglojumi, ka ir lieli nodokļu atvieglojumi tiem, kas būvē dzīvojamas mājas. Tas ir ļoti labi līdz nodošanai, bet, protams, ir vairākas lietas, par ko mēs runājam, ko var atbalstīt. Jā, tad es pats domāju, ka mums ir ļoti daudz kompānijas, kas attīsta tādu ekonomu variantu dzīvojumu fondu. Tagad nereklamēsim, nestāstīsim šīs kompānijas nosaukumi, bet mēs zinām, viņi ir kaut kāds skaits, kas diezgan aktīvi to dara. Kāpēc mēs šobrīd nevaram taisīt starp tam kompānijām konkursu, ka mēs esam gatavi īrēt no viņiem dzīvokli, varbūt tas būs pirmā stāva dzīvokli nodrošināt arī vidas pieejamību, vai dzīvokli, varbūt ar kaut kādu īpaši labu skatu, ja, varbūt blakus tur ir citas mājas vai kaut kas, ja, un varam taisīt konkursu ar lejupslīdošo soli. Piemēram, mēs esam gatavi iegādāties uzreiz 10 dzīvokli, tur, piemēram, 3 istabas, 2 istabas, 1 istabas ar dažādu platību, piemēram, 10 eiro par metru. Kas dod 10 eiro par metru? Ok, visi, kas dod mazāk? Un iet ar samazinātu nomas maksu. Saņemt garantētu īrnieku Rīgas dome, un es runāju par to, ka tur varētu būt dienesta dzīvokli, piemēram. Man liekas, tas ir ļoti labi, un mēs varam veiksmīgi sadarboties. Galvenais visu šo procesu redz atklāti. Tas ir absolūti atklāts process, caurspīdīgs. Kā jūs domājat? Es pilnībā atbalstu šo priekšlikumu, bet Toļa runā tikai par jauno fondu, par 4-5 attīstītājiem, varbūt drusku vairāk, bet tas parasti ir dārgi. Otra lieta, tu no jaunā īpašuma attīstītāja iegūsti īres tiesības tajā vietā, kur viņš šo māju ir uzbūvējis. Nezinu, Berģos, piemēram. Bet tev speciālisti ir nepieciešami, piemēram, skolā Zolitūdē. Un tajā momentā no Berģiem viņš nebrauks no Juglas, viņš nebrauks no centra, jo viņam tajā brīdī tas būs ļoti liels mīnus ikdienas izmaksās. Un tieši tāpēc uzskatu, ka ir jāapsver iespēja pašvaldībai veidot arī īres konkursus tieši otrreizējā tirgu. Lai var piedalīties jebkurš īpašnieks, ja atbilst tām prasībām, kas ir vajadzīgs, un tajā teritorijā, kur tev šis speciālists ir jāpiesaist. Mēs nerunājam par Valmieru. Valmiera ir maza un lokāla pilsēta salīdzinoši. Rīga ir liela, mēs stiepjamies no Berģiem,
līdz Bolderājai, garākajā laikam līnijā sanāk, un tajā brīdī mums ir jāmeklē īres iespējas tajā rajonā, kur mums ir nepieciešams speciālisti. Ervin, es tev piekrītu, un es atceros mūsu diskusijas mūsu partijas kongresā, būs kalpot Rīgai, kongresa, kad mēs runājam par to, ka varbūt par to otro tirgu, ja, ne par jauniem dzīvokļiem, mēs varam faktiski runāt par pilsētas centru. Es tev šeit mazliet gribu oponēt, ja es dzīvoju pilsētas centrā, no pilsētas centra es varu aizbraukt uz jebkuru vietu, arī uz Ulitudi, ja? Un es domāju, mūsu galvenais mērķis, un tas atkal ir nākama podkasta tēma, kā mēs atdzīvināsim pilsētas centru. Un ja mēs šobrīd piedāvāsim tiešām taisam konkursu uz īres tiesībām par tiem dzīvokļiem, vai jauniem, vai jau tiešām esošās vecas mājas, bet laba stāvokli par īres dzīvokļiem, mūsu speciālisti, man liekas, tas arī viens būs kaut nelieliem, bet iespējami atdzīvināt pilsētas centru. Jurģi, ko tu domā? Tas te jau godīgi, ja viss... nepiekrīt atstāts, te Nē, pēc tam būs par vēlu. Es teikšu tā, ir ļoti skaidri jānoliek politiskās prioritātes šeit. Un man ļoti patīk, teiksim, tas, kā jūs, Burokungs, sakiet, kad ir jābūt risinājumiem gan jaunu īpašumu būvniecībā, tad tā ir prioritāte. Mēs ejam, risinām, uztaisam zaļo koridoru, kas funkcionē, un netaisam uzņēmējus kā ķilniekus pie infrastruktūras maksām. Tā ir politiska prioritāte, tam ir jābūt. Tātad mums ir vajadzīga attīstība, un vajadzīga attīstība ne tikai, teiksim, Berģos, bet īstenībā visā Rīgā, jo dzīvojamais fonds, būsim godīgi, ja lielajos skaitļos 2050. gadā puse ir virs 100 gadiem. Tad puse dzīvojamā fonda jau ir pārdzīvojis savu paredzēto laiku jau krietni. Par otraizējo tirgu, jā, jādod iespēja, bet pašvaldība var pielikt arī tā skaitā klāt vēl papildus prioritātes. Piemēram, motivēt šos otraizējā tirgus īpašniekus, iet energoefektivitātei, māju atjaunošanā, lai tad tas paliek arī interesanti tajā otrā pusē, jo tā ir tā otrā lielā milzīgā problēma, ka mums investīcijas jau esošajā dzīvojamajā fondā, viņas ir nepietiekams, absolūti nepietiekams, un Rīgā ir bēdīgi gan ēka energoefektivitāte, gan ēka atjaunošana. Mēs visu laiku dzirdam, krīt balkoni, problēmas ar liftiem, nestrādā mēnešiem. Tās ir fundamentāls prioritātes. Piekritu, bet tūlīt mēs sāksim par to runāt, bet pabeidzot šo tēmu par jaunu būvniecību, tad vienojamies par to, ka mēs šeit redzam tiešām sadarbību ar privātiem attīstītājiem, ar investoriem. Mēs piedāvājam iespējas, teiksim, motivāciju, kā nekustamā īpašuma nodokļu atlaide, kad varbūt tīklu līdzfinansējums par inženieru komunikācijām, ja, un garantējam, ka izbūves gadījumā šīs ēkas, tad mēs varam daži no tiem dzīvokļiem vai iegādāties, vai īrēt. Starp citu, šeit nav nekāds unikāls, kad es biju savā laikā, būdams domas priekšsēdētājs komandējuma Liona, es tiekos ar Lionas pilsētas vadību, tad viņi stāstīja, ka Francija ir tā, ka tev vajadzētu 1%, ja būvēt zināmu procentu būvēt jaunas mājas, Francija arī piedāvāt pašvaldībai, tādai sociālām programmām. Ja? Labi, vēl pēdējais, pabeidzot šo tēmu par jaunu būvniecību, man liekas, kas trūkst Rīgai. Īpaši, ja tas bija redzams Covida sākumā. Cilvēki sāk braukt prom no Rīgas, kad mums bija maisēde. Es gribu iegādāties kaut nelielu māju, bet būs kaut neliels, bet zemes gabals, kur cilvēki var iziet. Un faktiski tas ir šis stāsts, ka varbūt mums paskatīties nav daudz pilsētai pašvaldības zemes gabali, bet tāda ir, piemēram, Kengarāga aiz Dūles, tā saucama, tur bija tāda zaļa pilsēta, zemes gabals, ja mēs braucam no Rīgas, tad labē puse tuvu Daugavai, ja tur ir diezgan liels zemes gabals, kas pieder sava laika pilsētbūvniekam, droši vien tagad Rīgas namiem. Es tagad neceros, vai viņš aizgāja atpakaļ uz Rīgas domu, bet vienalga Rīgas nami tas ir Rīgas pašvaldības īpašums pieder pašvaldībai. Tad rezultātā, kāpēc viņu
neizmantot privātmāju būvniecībai. Man liekas, ka tas pats zemes gabals ir Vadžu iela, tas ir bijuša Jaucima gatava 8, ja, pagrieziens, kur beidzas Rīga un sākas Bukulte. Un tādi zemes gabali ir bez šaubām. Un kā jūs domājat uz to, lai tiešām Rīga mēģināt paplašināt to privātmājas apbūves teritoriju priekš, teiksim, jaunam ģimenēm? Es domāju, ka tā diskusija jau ir faktiski sākusies. Es jau mēģināju arī teikt, ka mēs jau šobrīd arī veicam šos grozījumus attiecībā uz apbūves tiesībām ar atpirkumu. Jo mēs saprotam vienu, ka Rīgas pilsētā īpašums, jeb nekustamais īpašums, viņš ir dārgs. Tad ir ļoti grūti tādā situācijā salāgot gan pašvaldības vēlmes attīstīt noteiktās teritorijas, gan arī to uzņēmēju un iedzīvotāju spēju to izdarīt. Jo, ja pašvaldība, piemēram, šajā procesā piedalās ar īpašumu, kā ar apbūves tiesībām uz ilgākiem termiņiem, radot, teiksim, to vidi un nosacījumus tam apbūvējamās teritorijas gabalam, tad tas varētu būt tas ceļš, kā to varētu izdarīt. Bet noteikti, ka pašvaldībai ir jāizvērtē arī visi savā bilancē esošie īpašumi. Jo brīžiem man tāda sajūta ir, ministrijā strādājot, kad arī pašvaldība ne līdz galam zina, kas viņiem līdz galam pieder. Ne tikai kā jūs, kā bijušais pašvaldības priekšsādātājs, nevarat pateikt, kurai kapitāla sabiedrībai, kurš īpašums šobrīd ir nodots lietošanā. Brīžiem man liekas, ka ir arī pat varētu būt dzīvokļi, kas pašvaldībai kaut kur stāv, kuri īsti nezin, kurā bilancē viņi ir. Tā ir revīzijai. Rīgā ir jābūt pamatīgai un dziļai. Bez viņas nevar. Tev nelikas, ka viņš saka runāt, ka valsts kontrole, saku viņu baidieties. Viņš runā kā ministrijas ierēdnis, viss jau ir pareizi. Labi, es varbūt tam nepilnībā nepiekrītu, daļai nepiekrītu, bet tad ir tie zemes gabali. Bet, paklau, tu man sāk kritizēt par šo laiku, es jau neesmu īpašuma departamenta direktors no 17. gada un dūme nestrādāja no 22. gada, ja, bet, kritiku saņemu, tūlīt pabeigsim podcastu, piezvanīšu un noskaidrošu, kam viņi beidzot pieder, ja, bet, ja runāt nopietni, man ir priekšlikums šobrīd. Tiešām, kungi, runājam, es to neteicu pašu sākuma, jūs pieņemat lēmumu pēc pusgada piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Mums ir kopējs saraksts ZZS, un šeit es skatos uz tevi, GKR, es skatos Pulgovi un skatos uz tevi, Ervin, jā, bet mēs ejam kopā, ka viena komanda, un kad man prasa, kāpēc jūs ejat kopā? Tad es varu pateikt, tas ir absolūti likumsakarīgi, tāpēc, ka ZZS apvienība, tā GKR ir absolūti pragmatiskais spēks, profesionālais spēks, un mums, es teikšu, visam ņemot vērā, kā ZZS ir valdība, mums ļoti būtiski to, ka ZZS vada ekonomikas ministrija. Un visas idejas, ko tiešām vairākas reizes izteica par vairākiem jautājumiem Viktor Valēnis, arī tu, Jurdi, tas ir ļoti būtiski un būtiski Rīgai. Un šobrīd es gribu pāriet pie esošā dzīvojumā fonda. Dzīvojums fonds, kas ir būvēts padomju laikos, viņa dzīvo lielākā daļa no mums rīdziniekiem. Protams, mēs varam runāt, cik tur ir kalpošanas laiks tam dzīvojumu fondam, bet godīgi pateikšu, un tas ir mans personīgais viedoklis, ka būvkonstrukcijas tiešām pārsegumi ir apmierinoša stāvokli, bet viennozīmīgi viņu vajadzētu atjaunot. Un atjaunot tas ir, protams, tas, par ko mēs runājam visi pēdējie gadi energoefektivitātes pasakumi. Uzreiz pateikšu, tas nav tikai fasāde, tas ir jumts, tas ir pagrabe, tas ir logi, tas ir ieejas durvis un tā tālāk, ja, un inženieru tīklu nomaiņa. Un zem inženieru tīkliem mēs saprotam arī ūdensvāde, elektrību, un man ir aicinājums parunāt par tādiem svarīgām konstrukcijām, bīstamām konstrukcijām, kas ir lifte. Un šeit tas ir atsevišķs stāsts, un es ceru, ka varbūt šīs sarunas gaitā mēs varam arī piedāvāt dažas, varbūt, iniciatīvas, kā to steidzīgi vajadzētu atrisināt. Ja? Bet runājot par šo, es aicinu nerunāt tikai par māju,
bet aicināt par to vīde, kas ir blakus. Un tas ir iekškvartāli. Un šeit es gribu pateikt, ka esoša dome, kas strādā jau vairāk nekā 4 gadi, viņam bija uzteicēts laiks 4 gadi un 9 mēneši, nevienu eiro neiegulda atšķirība no iepriekšējiem sasaukumiem iekškvartālu sakārtošana. Un ļoti būtiski, ko mēs redzam, ka mēs izgājam no savas mājas, bedres, nesakārtotas ielas, problēma ar parkingu un tā tālāk. Tas ir viens no tiem faktoriem, kungi, es uzskatu, kāpēc rīdzinieki brauc prom. Kāpēc viņi negrib dzīvot Kengarāgā vai Pļavnieku 602 sērē vai 467 sērē vai vecā vai jaunā lietuviešu sērē, bet brauc prom, tāpēc, ka tas skats, ko viņi redz, tā vide, viņi ir tāda. Bet atgriežamies pie mājas, un šeit man ir stāsts, kas saka, vai tu, Jurģi, vai tu, Ervin, ņemot vērā visu tavu pieredzi, un vienlaicīgi runājam par to, ar kādu resursu mēs varam apsaimniekot, un šeit es lūdzu arī nokomentē, kāda ir vēsturiska loma Rīgas namu pārvaldniekam, tagad piebraucat un atstājat savu mašīnu, pie šīs studijas, kur mēs ar jums filmējam podcastu, es redzēju lielu reklāmu, sakārtota māja ar tādu bantīti, RNP, vai jūs gribat, mēs varam sakārtot, zvanīt, reklāma ir ļoti laba. Kas ir reāli? Sākam no tevi. Reāli. Tātad sāksim ar energoefektivitāti. Faktiski Rīgas nama pārvaldnieks energoefektivitātes pirmo māju sāka Bauskas ielā manā laikā 2013. gadā. 14. es aizgāju, ir pagājuši 10 gadi. Ir aptuvens, Jurģis droši vien zinās labāk, ir aptuveni 40 mājas, manuprāt, RNP nosiltinājis par šiem 10 gadiem. Tas nozīmē ir 1%. 1%, nav 1%, jā. Nē, nav 0. Nu, jā, Rīgas nama pārvaldniekam ir aptuveni 4000 māju, drusku mazāk šobrīd jau no viņiem vienkārši visu laiku kāds iet projām, viņiem ir 1%. Vai tas ir maz, vai tas ir daudz? Tas ir daudz, tāpēc, ka vismaz 40 māju iedzīvotāji ir apmierināti ar to, kas viņiem notiek. Tas reizē ir arī maz. Kāpēc? Es vakar biju Jelgavā, es kā asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks daudz tiekos ar saviem kolēģiem visā Latvijā, jo mums ir vairāk kā 40 uzņēmumu par visu Latviju. Un es jautāju, cik tad jums uz doto brīdi ir nosiltināts? 40. Arī viņiem ir aptuveni 40 ēkas. Tikai procents ir cits. Procents ir cits, jo ja Rīgas nama pārvaldniekam ir apsaimniekošana aptuveni 7 miljoni kvadrātmetru, tad Jelgavas nīpam ir aptuveni 400 000. Un ja mēs šo paralēli velkam vienādu, tad Rīgas pilsētā šobrīd būtu ar tādu pašu proporciju pārnesot jābūt nosiltinātam vismaz 500–600 ēku. Labi, kungi, tad uzreiz ņemam šo tēmu un mazliet plānojam viņu attīstīt. Tu izteicās tikai 1%. Protams, es tev nepiekrītu, ka tas ir daudz. Daudz ir tiem cilvēkiem, bet tie cilvēki procentāli, kas dzīvo šis 40 mājas, ir ļoti daudz. Kur ir tie iemesli? Vēlreiz, kāpēc mēs nesiltinām savas mājas? Te es varētu. Tas man, kā saka, ir nemaz pirmais radioekonomikas ministrijā. 20. gadā jau mēs sākām virzību uz to, kad mēs mainām lēmumu pieņemšanu. Jo nāca un sūdzējās, kā grūti iet ar lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu ēkās. Labi, 50+1 balss. Pieņēma. Ejam uz priekšu, it kā vajadzētu risināt. Nu, zin kā, kad dejotājiem saka, kad tas traucē, labi sakārtojām. Tad nesot īsti deleģējums nama apsaimniekotājiem par to, ka jārūpēs par energoefektivitāti. Labi, likumā tika iegrozīts, ir pienākums arī rūpēties par energoefektivitāti. Labi, programmas nav pietiekami labas. Tiek celtas, arī šobrīd tiek celtas intensitātes. Ir tie priekšnosacījumi, un mēs skatāmies arī citās valsts pilsētās, tas notiek. Viņi ir aktīvi, pārvaldnieki aktīvi, brauc, dara, strādā. Es arī paskatījos Rīgas domē, arī savas energoefektivitātes papildus programmas, pat iekvartālu sakopšanai. Bet tas vienojošais ir tas, ka tas Rīgas nama apsaimniekotājs ar tiem cilvēkiem nestrādā, ar viņiem nerunā. Un
Mēs pat šogad, arī tagad no novembra rēķina ir vēl spēkā arī mazākuma balsojums, kas dod To arī paldies tiešām, mazākumā. paldies ministrijai par iniciatīvu. Gadu mēs Bet bez gatavojam, bet tas ir. Bet bez nama pārvaldnieka iesaistes nestrādās. Mēs tikai dzirdēsim to, ka nav sakārtot iekšpagalmi, nav veikta ēkas atjaunošana, nav veikti korekti uzkrājumi priekš remontiem, nav tas. Jo tam cilvēkam, kas ir tas, kuram darba pienākums, ja tavs darba pienākums ir vadīt komisiju, tu ej un vadi komisiju. Ja tavs darba pienākums ir apsaimniekot īpašumu, tu apsaimnieko īpašumu, tu ej un stāsti cilvēkiem, kas ikdienā to nedodarbojas. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc ir jāsakārto iekšpagalmi? Kāpēc jāsakārto inženiertīklu? Kāpēc ir jāsiltina? Kāpēc? Visi šie jautājumi jāpalīdz tiem cilvēkiem atbildēt. Un tad jau tā matemātika pagriežas citādāk, jo atjaunotie īpašumā energoresursu patēriņš - 60%. Tad lētāk. Īpašumu vērtība plus 30%. Valsts ar publisko naudu, ja tas iet caur atbalsta programmu, ir investējusi tavā privātā īpašumā. Nav cita mehānisma, kur tas notiek. Tas notiek tikai šeit. Paldies, Erven. Izskanēja kritika par mūsu lielo monstru, Rīgas namu pārvaldnieku. Saki, lūdzu, vai patiešām visu dara RNP, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumi, nedara? Un ko vajadzētu izdarīt? Kas viņam traucē? Vai paši sev? Man ir tagad jāatbild Jurģim drusku jāoponē ar stāstu, ja būtu pie vainas tikai Rīgas nama pārvaldnieks vai, teiksim, jebkurš pilsētas konkrētais lielais apsaimniekotājs, tad droši vien visi pārējie apsaimniekotāji pilsētā savus mājas būtu nofinansējuši 100%. Tā kā nosiltinājuši. Tā kā līdz ar to tā nav vienīgā problēma. Es saprotu, ka gadu desmitiem, un jāsaka paldies tiešām šobrīdējai ministrijas vadībai, gadu desmitiem pārvaldnieks ir bijis vainīgs pie visa, un uz pārvaldnieku ir nokrāmēts visi jautājumi. Bankas mums krīzē nepārakstīja dzīvokļus, uzkrāja parādus, bankas krīzē vienmēr bija prioritārās maksājuma saņēmējās. Kas paliek pēc tam? Pārvaldnieks pēc tam. Nekas, viņš izdzīvos. Nākošais periods vienmēr siltums un ūdens mums ir prioritāte, mēs nepieslēgsim siltumu, kamēr jūs nebūsiet samaksājuši 100%, neskatoties uz to, kad ar pārvaldnieku visi nav norēķinājušies. Nekas, mums ir jāsaņem nauda, mums ir kredīti, mums ir investīcijas. Pārvaldnieks pagaidīs. Un tā mēs varam runāt visu laiku. Beidzot, paldies, tagad ir sakārtot tas, ko teicu par instrumentiem, ir sakārtots tās lietas, kad pārvaldniekam ir jānorēķinās pirmo reizi tikai par tik, cik viņš ir saņēmis naudu. Gadu desmitiem šādas situācijas nav bijušas. Tas ir atbild par to, ka pārvaldnieks vienmēr ir vainīgs. Bet, ja mēs runājam... Es teicu, ka var labāk. Iedomājies sevi manās kurpēs, kad tu gadu, cik jau ir no 18. gada, krietnes laiciņš ir pagājis, un es visu laiku dzirdu tikai, ka kaut kas nav vēl, kaut kas pietrūkst. Mēs pat tagad esam izgājuši ar iniciatīvu, dot deliģējumu pārvaldniekam, tad, kā saka, vadīt to mašīnu korekti un konkrēti. Ja viņam visur ir problēmas citādā. Arī par to es tev varu nevis oponēt, bet atbildēt. Vairāk kā 10 gadus atpakaļ es sēdēju līdzīgā kabinetā tikai pie valsts sekretāra un tā laika būvniecības departamenta vadītāja un teicu, vienīgā iespēja, lai varētu atjaunot un aktivizēt siltināšanu, ir, ka pie noteiktiem parametriem un izmaksām, nepārkāpjot kaut ko, pārvaldnieks var to izdarīt automātiski, piesaistīt kredītu līdzekļus, mani met ārā no kabineta. Un vēlreiz, ka es esmu idiots, jo es ielaužos privāti īpašumā, es piedāvāju pieņemt lēmumus privāti īpašnieku vietā. Ir pagājuši 12 gadi. Un jūs nākat ar šo iniciatīvu, mēs esam gatavi palīdzēt pārvaldniekiem. Bet jums par to paldies. Jūs esat liecinieki profesionāli diskusijai starp ierēdņa svitra politiķi un praktiķi, kas kopā plānojot viena sarakstā.
draudzīgi diskutē. Labā lieta ir, kad sakrīt redzējumi. Nē, Sakrīt redzējums. tieši tā, un es Bet- pagaidu 12 gadi, un redzējums ir vienāds. Bet Ervin, nu patiešām nopietnē RNP vēsturiskā loma energoefektivitātes pasākumus. Es varu salīdzināt pēdējos gadus, un jāsaka, ka viņiem ir daudz, kas ir uzlabojies. Tomēr 10 gadu laikā tā 40 māju dinamika ir tomēr nosacīta vidusperiodā, nevis sākumā vai beigās. RNP ir viena problēma. RNP ir iekšējie darbinieki, ir akcionārs, ir padome, ko es nezinu, ko viņa tur dara jau 4. gadu konkursā izvēlētā. Viņa nomainīja šo 3. valdes priekšsēdētāju, bet nav sapratuši vienu lietu. Neviens no valdes locekļiem nav ar nozari saistīts cilvēks. Tie ir finanšu cilvēki, Tas ir pēdējie 5 gadi. pasta cilvēki, pārdošanas cilvēki. Mēs varam redzēt, kur noved pārdošana. Māju bukletiņi vai plakāti uz katra autobusa Varbūt pieturas. viņi ir top menedžeri. Jā, viņi ir top menedžeri, bet ir jau jābūt pārvaldniekam, kas kaut ko saprot no mājokļu apsaimniekošanas. Nevis no biznesa, visu cieņu, nevis no pārdošanas, bet no māju Es pat apsaimniekošanas. pateikšu, ka tai tieši tā biznesa komponente varbūt bišķī traucē, jo, piemēram, tajā brīdī, kad ir nav apsaimniekotājiem Rīgā jāpieņem lēmums par mājas siltināšanu, faktiski tiek izveidot dzīvokļu biedrība. Un tad jau paliek pavisam tāda bailīga tā situācija, jo biedrība pēc tam var izlemt. Mēs gribam paši apsaimniekot, mēs negribam vairs jums maksāt. Bet tas būtu tā kā tas pareizais ceļš, kad tā pašvaldības monstra, kā tu minēji, aiziet projām privāti vai uz privātiem apsaimniekiem, vai paši pieņem lēmumu sevi apsaimniekot. Un tajā brīdī jau tie lēmumi daudz raitāk pieņemtos. Nu, labi. Kolēģi, mēs runājam par to, ka jā, varētu būt aktīvāk un profesionālāk strādāt Rīgas nama pārvaldnieks. Protams, mēs zinām, ka pietiekoši daudz un vairāk parādās privātās kompānijas, un man liekas, statistika nav tāda, ka no privātiem iet uz RNP. Ja ir Reti, Ļoti- bet ir tā, mēs Nu, nevaram jā, teikt. bet vairāk kustība ir uz otru pusi aiziešana no RNP. Bet šobrīd stāsts ir par citu. No runājam objektīvi, ka dabūt lēmumu vai par energoefektivitātes pasākumiem, vai par citiem remontdarbiem, runēt reāli, ka no tiem iedzīvotājiem viena daļa ir tāda, sociāla rakstura iedzīvotāji, kam ir pensionāri ar seniori ar nelielu pensiju, ka ir cilvēki tiešām maz nodrošināti, kur mamma ar bērniem, ar kredītiem un nestrādājušo varbūt vīru, un viņam nav iespēja līdzfinansēt. Reāli ir cilvēki, kas nedzīvo šajā mājā sen, varbūt viņi dzīvo citā vietā Rīgā, varbūt viņi dzīvo citā vietā Īrijā vai kaut kur un izērē tie dzīvokli, un viņiem ir maksa nāk, un viņi negrib neko darīt, tāpēc vajadzētu arī saprast, ka ir mazais kvorums, kas veicina, protams, tās aktivitātes, bet reāli, runājam, ka lielākā daļa no tam mājām iedzīvotājiem nav spējīgi finansēt šo pilnu summu. Tad mēs aizgājam līdz tam, ka nepieciešami, protams, līdzfinansējums no ERA fondiem, no Altuma, un šeit es gribu pateikt, ka, protams, Altums to, ko dara, tas ir ļoti labi apsveicami, ir kaut kādas citas programmas, bet man pašam liekas, un tad man interesē, kāda ir jūsu pozīcija par to saucamo ESCO, un šeit es gribu pateikt, tie, kas nezina no cilvēkiem, kas mums klausās, tas ir privātais partners, tas nav RNP vai apsaimniekošanas kompānija, tas ir kaut kāds cits privātais, kas nāk, piemēram, veids tie pasākumi, piemēram, nosiltina jūsu māju, bet zināmu laiku jūs maksājat pa vecam šo iepriekšējo maksu par siltumu. To deltu, tāpēc, ka, protams, pēc siltināšanas tur ir ekonomiski viņš ņem sev, un tad, tāda veida viņš var atgriezt atpakaļ tie ieguldītie līdzekļi. Protams, jums vajadzētu arī līdzfinansēt, bet man liekas, ka
vot tas ESCO princips plus fondu nauda plus jūsu, bet mazākais līdzfinansējums, tas ir, man liekas, ka tas ir gandrīz vienīga iespēja taisīt kompleksa renovāciju, un šeit es gribu pateikt, ka pēc tāda ESCO principa es redzu to, par ko izteicās daži mēneši atpakaļ Viktora Valēnis, ekonomikas ministrs, par kompleksa kvartālu renovāciju. Protams, tas būtu ļoti loģiski arī no vizuāla viedokļa, ja mēs sākam remontēt par kvartāliem, renovēt mājas. Vot ko jūs varat pateikt, vai ministrija runāts par ESCO, vai pie jums Ervin asociācija, vai vot kāds ir jūsu viedoklis? Es esmu ticies ar ESCO kompānijas pārstāvjiem vairāk kārtīgi, vairāk gadu garumā. Viņi Latvijā strādā, tiesa tā atsaucība salīdzinoši šai it kā labajai idejai nav tik liela, bet iemesls tam ir vienkārši. Tam pat nav finansējuma jautājums. Ja cilvēki izprastu, kas tas ir, un būtu gatavi vispār kopumā siltināties, tad tajā momentā arī viņi daudz vairāk izmantot paši un būtu gatavi kaut ko darīt. Viņi nesaprot ne to, ne to. Un ESCO viņi izprot ļoti primitīvi. Viņi tagad atnāks, man te visu nosiltinās, es ekonomēšu naudu, bet viņi to manu naudu savāks. Un viņiem ir grūti izpratnes līmenī. ESCO strādās tikai vienā gadījumā, tad, kad beigsies Eiropas nauda. Vai arī Eiropas nauda, piemēram, mainīt pilnīgi citu pieeju finansējumam, un tai brīdī finansēt, piemēram, kredītprocentus tikai, vai kaut ko tam līdzīgi, kas samazinātu šo summu. Kamēr ir 50% līdzfinansējums, tikmēr tie, kas negrib siltināties vai ir neaktīvi, to vienkārši nedara, un tie, kas ir aktīvi, to izdara. Ja jau mums būtu mēs visu laiku runājam, ir slikta ar energoefektivitāti. Ir slikta ar energoefektivitāti Rīgā. Fonda pēdējais projekts ir lieka nauda. Nav, viņa ir beigusies. Un tas nozīmē, ka, ja Rīga būtu tik aktīva, kā mēs gribētu, tad tas fonda nauda beigtos dažu mēnešu laikā un nebūtu nekur citur. Tā kā tā programmā mēs varam runāt par to, ka rīdznieki ir neaktīvi, bet mums, ja rīdznieki nedod, Dievs būs aktīvi, tad naudas jau te nebūs. Šeit es laikam arī piekritīšu. Tas īstenībā ir tas, ko es vienā brīdī arī neesmu slēpis, un vairākās pat intervijās arī atklāti teicis, kad ir jāsaprot, ka, ja gribās nosiltināt pa lēto, tā vienkārši sakot, tad tas ir jādara tagad, jo uz priekšu visdrīzākais finansējuma apjoms samazināsies. Un samazināsies kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka būs vai nebūs fondu naudas. Vairāk ir par to apjomu, cik tad mājām un cik daudz ēkām mums tas ir vajadzīgs izdarīt. Tas jau ir tas milzīgais daudzums. Un to nofinansēt ar esošajiem, ja teiksim, pēkšņi būs viena diena, kad visi grib rītā, viss. Es nezinu, ko varēs no tām fonda miljoniem, kas ir kaut kādi 190 miljoni. Kādu atbalsta intensitāti tur varēs nodrošināt? Varbūt projektus palīdzēt. Piemēram, šos te banku procentus. Jā, bet, teiksim, vairāk tādas atbalsta intensitātes, kāds tas ir šobrīd pieejams, būs ļoti grūti nodrošināt. Un ESCO princips šajā ziņā, viņš ir labs. Viņš dod iespēju faktiski maksāt to pašu summu, tātad visi var rēķināties ar saviem izdevumiem, un ir jāsaprot viens, ka 50. gadā prognozēti ir 11 miljardi cilvēku pasaulē. Energoresursi, kas mums tiek iegūti, neskaitot atjaunojamos, viņi šobrīd, cik viņi iegūstās, varbūt viņi varētu samazināties. Diez vai vairāk viņus kāds iegūs. Tātad cenas pieaugs. Līdz ar to pat maksājot tikpat kā šodien, pēc gada 5, 7, tas mans, kā saka, eksperta minējums ir, kad būs ļoti liela ekonomija. Ļoti līdzīgā situācijā bija 22. gada februārī, tajā brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, tieši šajā brīdī bija ļoti liela interese par ēku energoefektivitāti. Kā jau minēju, programma ir izsmelta, šobrīd mums ir pārāvums līdz martam. Viss, nauda ir beigusies, pieteikumi visi saņemti. Otrā sadaļa ir visi apkurs iekārtu uzlabošanas
pasākumi, kas ir citu ministriju, KEM ministriju un vara ministrijās, kur ir iekārtām apkuras efektīvākām, jo arī pat tik maza lieta kā nomainīts apkuras katls no kaut kāda malkas, tāda čuguna vecā, uz jaunu granulu katlu, dod milzīgu finansiālu ietaupījumu, jo efektivitātes kāpums ir liels. Tātad pa skursteni izkūp nevis karsts gaiss, pa skursteni izkūp vēsts tvaiks un viss sildums paliek telpā. Šīs ir tās lietas, uz kurām jāstāsta. Tur tā matemātika ir. Viņu vienkārši ir jāskaidro. Un tas ir tas, ko es teicu. Ja to dara jūs, tas cilvēks, viņš atnāca parunāja, pastāstīja, bet tur vajag būt mājas vecākajiem, tur vajag būt apsaimniekotājiem. Tur ir tiešām, tas, ko mēs redzam, tos piemērus, kas ir nosiltinājušies, kur tās biedrības strādā, viņi iet ar katru runā, katram paskaidro, kāpēc. Arī cilvēkam, kuram tā rocība nav tik liela, pat viņi saprot, ka vienā brīdī mēs nonāksim lielās problēmās, ja mēs to nedarīsim. Piemēram, 30% no dzīvojamām ēkām 2050. gadā potenciāli dzīvošanai nederīgas, ja neko nedarīs. Kaut vai šāds arguments ir liels ograi tikko. Izlikt cilvēkus uz ielas, mājā lielas plaisas. Kurš vainīgs? Ko darīt? Kā risināt? Un šīs ir lietas, uz kurām jāfokusējas, tāpēc te ir jābūt absolūtai prioritātei. Dzīvojamā fonda sakārtošanai jābūt lielai prioritātei visos līmeņos. Rīgas nama pārvaldniekam jāaizmirst par savu peļņu, bet ir jāstrādā uz rezultātu. Es absolūti piekrītu, un man liekas, tie pašvaldības politiķi, es runāju, protams, par galvaspilsētu, tie, kas atrada to recepti, kā sakārtot esošo dzīvojamo fondu, tie būs tie, kas tiešām beidzot var šo atrisināt. Un man ir aicinājums jums, ja mēs runājam par ESKA principu, tu stāstīji par to, ko ir tikšanas ar tām firmām, varbūt patiešām mēs par šo pusgadu līdz vēlēšanām varam vairāk sagatavoties, tāpēc, ka es uzskatu, ka mūsu sarakstā cilvēki, kas būs sarakstī, ir lieli profesionāli. Mums nav nepieciešams laiks, mēs ejam nekā balta lapa, kas neko nezinām, un runājam, veidojam darba grupas, kas bija esošai domai, un tikai runājam, kaut ko diskutējam un stāvam uz vietas, Mums vajadzētu uzreiz parādīt rezultātu. Mēs nevaram diskutēt, tāpēc, ka tiešām ar katru gadu, ar katru mēnesi rīdzinieku skaits samazinās. Mums ļoti būtiski, lai cilvēki atgriežas strādāt Rīgā. Tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mums ir ļoti izdevīgi, lai cilvēki, kas saņem algu, viņi deklarējas Rīgā, strādā Rīgā. Bet šobrīd, atgriežoties pie mājām, mēs runājam par energoefektivitātes pasākumiem. Tagad man ir jautājums par inženiertīkliem. Saki, lūdzu, Ervin, pēc tavas pieredzes, kāda situācija ar inženiertīkliem, ūdensvads, kanalizācija, elektro? Ja mēs runājam par vispār māju kopumā, tad pirmais mājai būtiskākais ir konstruktīvi elementi. Ekonomikas ministrija jau vairākus gadus faktiski veic šos te pilotu apskatus konkrētām sērijas mājām. Tad mums ir jau vairākus gadus spēkā tas, ka katrai mājai jābūt tehniskam projektam, nevis vizuālajai, tas ir tehniskam apskojumam, nevis vizuālajai apsekošanai, kur kāds pienāk no malas un pastās vai nekrīt balkons. Tā kā tas ir ļoti pareizi un paldies, kā teikt, nozars ministrijai tieši par šīm lietām. Tālāk mēs pārējām uz komunikācijām. Atšķirībā no konstruktīva, ja viņš ir daudz maz normāli uzturēts un funkcionējis un jau sākotnēji pareizi izbūvēts konstrukcijām, jebkurai caurulē, jebkuram vadam ir noteikts eksploatācijas laiks, arī jau ar rezervi, bet šī rezerve faktiski ir beigusies. Tātad mēs saprotam, ka jebkurai mājai viena lieta ir siltums. Siltums, tu vienkārši samaksā dārgāk par to visu pasākumu, bet nemainot ēku inženieru komunikācijas, viņas vienkārši beigs funkcionēt. Nevis kaut kas ies pa logiem ārā siltums, bet viņš beigs funkcionēt. Nebūs ūdeņa, nebūs kanalizācijas, nebūs siltuma, nebūs liftu, nebūs elektrības un gaismas.
Un tā ir pavadošā lieta, par kuru ir jāskatās jebkuru māju. Kas man patikās vakar, es klausījos vakar es klausījos diskusiju, visi runāja par autobusu un šoferi, vai ne, kad māja ir autobuss, pasažieri ir iedzīvotāji. Dombura. Jā, pasažieri ir iedzīvotāji un trakais šoferis, tas ir tas pārvaldnieks, vai ne? Nu, pārvaldniekam šajā gadījumā ir jāiet piedzīvotājiem un jāsaka, bet, pārvaldnieks vienmēr tomēr atkal atkārtošos, nebūs vainīgs, ja iedzīvotāji to nedzird. Iešana pie iedzīvotājiem vai, teiksim, jebkura lēmuma pieņemšana, tas ir kara gājiena stratēģiskais plāns kopā ar mājas vecāko un pārvaldnieku. Tā mēs darām mūsu uzņēmumā privātajā. Mēs apsēžamies, noliekam iedzīvotāju sarakstu, un tad tieši tā arī ejam cauri katram iedzīvotājiem. Šitais te nedzīvo, šitais, piedodiet, ir ar putniem. Šie ir ļoti racionāli, šiem ir jāizstāst sīkāk, šie nesaprot latviešu valodu. Un tieši tādā veidā ir katrā mājā jāiet pārvaldniekam kopā ar mājas vecāko, bez tās kombinācijas nekas nenotiek. Un nemānīsim sev par to, ka notiksies. No tā, kad RNP var ne tikai šeit uzlikt uz autobusu pieturas, viņi var ar lidmašīnai, ar Baltikam uzkrāsot virsū un katru dienu sēsties Rīgas lidostā. Tas nemainīs situāciju. Kāpēc ir labi reģionos? Visi viens otru pazīst un visi viens ar otru sarunājas. Šeit nav. Tu man atbildēji uz jautājumu, kāpēc iet prom no RNP. Jā, bet ja mēs runājam par inženieru komunikācijām, otra lieta, kas man patika šajā diskusijā, mēs sapratām, ka energoefektivitāte ir vienīgā programma, caur kuru legāli valsts var palīdzēt tātad mājas iedzīvotājiem sakārtot daudz maz visu šajā mājā. Tā ir vienīgā legālā iespēja. Ja viņas nebūtu, mēs varētu nomainīt stiklus, uzlikt fasādi, nav būtiski kāda, un viss būtu silts. Pateikt, ka ja mēs gribam nomainīt stāvvadi, ūdensvācu un kanalizāciju, mums nav iespēja nekur dabūt līdzfinansējumu. Izņemot kredīts. Izņemot kredītu. Altumā ir arī, bet arī tur nav tik slikts. Un atkal, kas ir, ka šajos jautājumos Altuma ir tas, kas nāk palīgā. Altumā ir šis remonta fonds, un viņu parasti apvieno kopā ar energoefektivitātes atbalstu, jo tad tu arī vari kopējo tāmi dabūt zemāku. Ar ļoti interesantiem procentu likmēm, ko Komercbanks nespēja un negrib piedāvāt. Līdz ar to tas ir tiešām tāda lieta, ko iedzīvotāji var izmantot, vēršoties Altuma, savu namu apsaimniekotāju vai paši radot savas biedrības, vai arī caur privātu pieņemt lēmumu, iet un saremontēt. Un pa zemākām maksām nekā tas būtu, ja tā situācija iestāsies rīt, un pēkšņi, kanalizācijas vats pārplīsīs, rīt. Visi brīdināja, visi teica, bet visi domāja, kamēr turās, tikmēr turās, nekas nav labāks kā pagaidu un tādā garā. Bet, notika avārija. Tajā brīdī, kad notika avārija, tajā brīdī pirmais ir, nama pārvaldniekam bija pilnas tiesības to izdarīt, pēc tam pieprasīt, un tas būs kārtu dārgāk, nekā to izdarīt plānojot. Ziemā. Tas būs kārtu dārgāk. Piemēram, ziemā. Kanalizācija. Un nedod Dievs, ja viņa aizsals to. Tas ir kārtu dārgāk, tās krīzes situācijas risināt ir kārtu dārgāk. Mēs paši zinām, ja ir autobraucēji, cik foršas sajūta ir, ja tu brauci, piemēram, tu zini, jābrauc uz servisu. Pēc 3 dienām jābrauc uz servisu, pieraksts ir. Un tad kā 3. dienā, nē, es braukšu nākamnedēļ. Un tad tu apstājies nakts vidū, ceļa malā, mašīna nerūc, jo izrādās, ka tas skanis, tas dzenis, kas tur motorā bija iedzīvojies, viņš izdomāja izkāpt ārā, un viss, un te es iekrits uz motoru nomaiņu. Man liekas, viņš tas tā par dzīves pieredzi. Es melošu, ja teikšu, ka tā nav bijis. Kungi, mēs jau runājam zināmo laiku, vairāk nekā stundu, bet runājot par tiešām mājas konstrukcijām, lifti. Ļoti būtiski, mēs īpaši pēdējos gados dzirdam 9 stāvu mājā, 12 stāvu mājā nestrādā lifts. Tad mēs uzreiz saprotam, ko darīt senioriem, ko darīt jaunam mamiņam.
tas ir jau uzreiz parādās tik daudz problēmas, ja, un problēmas tiešām tas ir drošība, tas ir veselība cilvēkiem, ja, un tai pašā laikā mēs zinām, es runāju par liftiem padomju laika būvētas mājas, tie lifti visi ražotie droši vien šobrīd nebrālīgā mūsu valstī, ko sauc Baltkrievijā, ja. Ervin, pastāstī lūdzu par esošo situāciju, par to, vai tiešām kas ražotājs, kas šobrīd remontē, kas ir detaļas, kad mums paziņo namu apsaimniekotājs. Šeit es negribu RNP vai kaut kas cits, ka lifts nestrādā, kādi ir varianti. Pastāstīja par to reālo, praktisko situāciju. Kad mēs runājam par liftiem, es domāju, ka mēs varētu uzreiz podkāstā pielikt kādu stundu klāt, lai visiem par visu izstāstītu. Braucam ar ātro liftu. Mēs braucam ar ātro liftu. Jā. Padomu laiku mājās neiespējamā misija braukt ar ātro liftu, bet tā tad situācija ir tāda. Vairāk tūkstoši liftu Rīgas pilsētā. Mēs runājam par Rīgas pilsētu tomēr. Jo, man liekas, pārvaldniekam bija kaut kur 1200 aptuveni, tad vēl kaut kāds skaits klāt, tātad par šādu skaitu mēs runājam. Lifti, kam prasās modernizācija saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, apziņošanas kabīnes, vispārējais, tas prasa naudu. Lifti, kuriem ir fiziski novecojušas viņa inženiertehniskās detaļas, tātad troses, motori, vēl visādas daļas, kas tur ir nepieciešams. Trešā lieta, lifti, kuriem nav pietiekami liela drošības sistēma uzlikt, kas ir uz avārijas to apturēšanu, un lifti, kuriem vidēji ir 30-40 gadi. Tāda ir esošā situācija mūsu liftu fondā padomu laiku mājās. Es nerunāju šobrīd par Latvijas laika mājām, kurām ir tie skaistie, tur tādi vizuāli ļoti skaisti koka un viss. Ne par jaunu būvniecību. Par vecām mājām. Par visam vēsturiskajām mēkām. Jā. Tātad ražotājs, vairāk kā 90% gadījumu ir Baltkrievijas Mogļevas rūpnīca. Es viņā esmu bijis. Vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Viņi jau tad atbild visām Eiropas normām, lai viņi varētu piegādāt. Jau tad viņu tehnoloģijas sen nebija Baltkrievu tehnoloģijas, bet vispārsvarāk vāciešu. Un viņiem bija pietiekoši liela kvalitāte, es to godīgi un uzreiz varu pateikt, labāka nekā virkne Eiropas ražotāji. Labi. Bet ir 22. gads, tātad mēs vairs strādāt nevaram, ir sankcijas un situācija ir tāda, kāda viņa ir. Rezervas daļas. Tieši tāpat situācija. Mēs nevaram pirkt no Mogļevas. Kur ņem šobrīd esošās liftu kompānijas rezervas daļas, es varu tikai minēt. Diskusijas ir visādas, iet runa par Turciju, vēl kaut kur. Un, protams, tas ir par kārtu dārgāk par tām paša līmeņa detaļām, kāda nāca no Baltkrievijas. Un, droši vien tas reāli ir ražot. Man nav ne mazākās nojausmas, bet katrā gadījumā šādas situācijas ir. Un par lietotajām man ir jāizsaka vislielāko cieņu un abrīna liftiniekiem. Viņi izjauc katru lietu, ko viņi maina, un krāmē noliktavās, un tīra atkal tās noliktavas, viņiem tur tāds rotācijas fonds visu laiku notiek, bet detaļu trūkst. It sevišķi viņas trūk 22. un 23. gadā, kamēr drusku šī ekonomika nepārkārtojās un neparādījās kaut kāda alternatīvai piegādātāji. Par liftu nomaiņu vai par renovāciju. Tātad ir divas pieejas kardināls. Pirmā, viss saka renovācija. Es vakar Jelgavā runāju par šo situāciju, aizbraucu apstīties 12 stāvu 104. sērijas norenovēto māju un vienkārši iepazinos ar, viņi bija liftus nomainījuši. Viena no pirmajiem, kas ir nomainījuši, padomi laiku sēriju veidu mājā liftus. Ļoti grūti tas iet, sākot no šahtu pārprojektēšanas, beidzot ar liftiem, kas beigās ražot siltajās zemēs atšķirībā no Mogļevas, kas ir tā kā mūsu klimatiskā zona. Un ražot, viņiem bija grieķu lifti konkrēti. Es nezināju, ka Grieķijā ir liftu ražotāji. Es zināju par Spānijas. Spānija ir, jā, bet viņiem grieķi bija likuši. Neatšķiras tie lifti no esošajiem būtiski. Viņi vienkārši ir jaunāki, drusciņi klusāki, tāpat paraustās, viss normāli, tā kā ieejot tajā lifta aizvērtām acīm, liekas, viņš tikai tas pats mūsējais, tikai drusku klusāks. Bet tā tad ir šīs alternatīvas, bet viņas ir ļoti sarežģītas. Vēl viens variants ir lifts renovēt. Kā tā šahta, bet
šahta izmērē ir pa daudz vai kā? Tur ir katrs lifts, kas tiek piemeklēts, viņš katram ir savas tehniskās prasības. Nav jau tā, ka šahta bet tā ir raķešu zinātne. Vienam pamatne ir savādāk betonējās, citam savādāk. Vienam vadības bloks atrodas augšā, otram vadības bloks atrodas apakšā, trešam vadības bloks atrodas... Skaidrs, ka šeit ir nepieciešams tehniskais projekts, kā pielāgot šahtu esošo, ja, un tad pēc tam, protams, to vajadzētu izprojektēt kopā ar tiem lifteniekiem, bet zināt konkrēto lifta marku. Oļeg, izsludinot konkursu, mēs zinām, ka mēs nedrīkstam zināt konkrētu liftnieku marku. Mums ir jānorāda tehniskie nosacījumi. Tas ir tas, kas attiec uz valsts un pārvaldi. Šeit valsts kapitāla sabiedrībām vai pašvaldības privātiem ir drusku vieglāk, bet vienalga tā problēma nav universāla lifta, kas der 104. sērijai. Šeit, ja dara iedzīvotāji, nav universāla lifta, bet vēlreiz, ņemot vērā, ka mums ir sērija veida, 104. sērija, kāpēc nevar zināt visi šī šahtas radītāji, apzināt un sagatavot, piemēram, tas pats RNP, kaut kādu piedāvājumu, kā vislabākais ražotājs, pēc tehniskām specifikācijām, kas atbilst tas un tāds. Droši vien, kad var privātajiem, kuram, piemēram, ir tur 30 vai 50 mājas, no kurām 40 mājās ir lifti, un tie vēl ir 6 dažādu modeļu, viņam veikt priekšizpētes, kas strādātu 5 liftu veidiem, būs ļoti dārgi, un tas gulsies arī uz iedzīvotāju pleciem. Šeit būtu jautājums pie ministrijas. Var būt līdzīgi tam, kā jūs, un paldies par šo tipveidu sēriju projektu pārbaudas, varbūt ir iespējams izstrādāt tipveida liftu risinājumus, respektīvi apzināt kaut kādu sinerģiju atrast ar ražotājiem un saprast, kad tas strādā. 104, 602. Jā, to sēriju jau patiesībā nav tik daudz, kam ir lifti vajadzīgi. Pēc tavu māju mājas, kur ir arī 103, tam tur lifti nav. Tur liftus var uzlikt, bet no ārpuses, bet tas ir no jauna, un tur nav problēma. Tas ir cits projekts. Bet man ir tāds filozofija un nedaudz sāpe, gan par nozari, gan tieši liftu kontekstā, gan arī siltināšanas kontekstā. Mums ir pēdējā programmā 57 miljoni eiro bija. 57 miljoni. 2022.3. gada ziemā mēs sociālajās palīdzībās izkurinājām gaisā, tieši izkurinājām, apkurēja visam pārējiem, 120 miljonus. Vienas ziemas laikā. Ja mēs pieņemam, ka liftu nomaiņai Rīgā ir vajadzīgi aptuveni 120 miljoni, tad no kura normāli, piemēram, ir puse finansējums, tā kā grants vai kaut kas tāds atrodas, tas ir 60 miljoni. Pieliksim 57 miljonus, kas ir visas Latvijas energoefektivitātes uzlabošanas programma, mēs iegūstam tos 120 miljonus, kurus nokurināja vienas ziemas laikā. Un te mēs runājam par racionālu finanšu plānošanu, ne tikai pilsētā, bet valstiski. Jā, Jurgi. Šis ir sarežģīts jautājums, bet virziens man patīk. Tādēļ, kad piemēram, tas pats 22. gads, 23. gads arī situācijā, kur dabas gāzes, piemēram, valstī izmaksāja kopējā, gan privātais, gan visi iepirktā gāzes apjoms izmaksāja kaut kāds 140 miljonu gadā. Pēc CSPMO es skatījos, bija tuvu miljardam. Tas bija tas ārējās tirgus efekts. Jo daudzās lietās, kāpēc tad valsts ieslēdzās ar tiem papildus atbalsta mehānismiem, ka tas ir tas šoks, tas momentālais leciens. Un to šokus jau, viņš jau tāpat būs jādzēš, jebkurās gadījumā. Līdz ar to, tas attaisnojums sadaļa, kāpēc atbalstam ir jābūt. Tātad valsts nevar dzīvot bez tās kastītes, kā jebkura mājsaimniecība, tur sev spilventiņu, nolūza zobs, neviens to negaidīja, var aiziet pie zobārsta. Tā tas ir pareizi, un tā arī jādomā. Otrs ir attīstības finansējums, kurš mums vienmēr pietrūkst.
Un tur ir tā otrā sadaļa, kas tiešām tā ir. Jo ātrāk mēs salabosim, jo ātrāk mēs novērsīsim, jo lētāk būs uz priekšu. Un tas jau bija, es jau tā kā mūsu iepriekšējā tematā jau teicu to, ka tas biznesa case viņu var dažādi grozīt, rēķināt, bet viņš tur būs. Bet, ja mēs atgriežamies pie liftiem, labs ierosinājums par tipveidu liftu risinājumiem, bet, jebkurā gadījumā tas, ko varam pateikt arī cilvēkiem, ka tie lifti, kas darbojas, tie lifti ir droši. Jo bīstamās iekārtas un bīstamo iekārtu uzraudzību ir, godīgi teikšu, ļoti stingri Latvijā. Un viņi stingri tieši tādēļ, ka mums tie lifti ir veci. Bet bez īpašniekiem un bez šiem apsaimniekotājiem un viņu gribas viņus mainīt, viņi netiek mainīti. Viņi tiks pielaboti, salaboti, sačubināti, kā pareizi teica, detaļiņas izjauktas, pa brutālu. Bet cik ilgi? Cik ilgi tas tā būs? Jā, piemēram, mēs dzīvojam mājā, vēsturiskā mājā, bet mums bija vecais lift, mēs dabējam aizliegumu viņu Eksploatēt. Tieši tā tas arī beidzās. eksploatēt, jā, Tad, kad ir aizliegums. Jā, mēs sadalījām šīs investīcijas starp dzīvokļu īpašniekiem un iegādājamies jauno liftu. Bet, ko es gribu pateikt? 16. gada es, vadot īpašuma departamentu, uzsāku šo programmu par vēsturiskas mājas, vēsturiskas arī fasādes līdzfinansējumu. Mēs ņemam par pamatu Kuldīgu, kad koka mājas atjaunošana vienīgais tur bija programma ar līdzfinansējumu 30 000, mēs uz Rīgas sākam 16. gada ar 300 000, pēc tam 600 un pēc tam jau vairāk nekā miljons. Ja? Pēc tam mēs papildinājam, apvienojam viņu ar citu programmu, ko politiski izdomājam, ka mēs plānojam līdzfinansēt kaut kādi darbi tam biedrībam, tam mājam, kur izveidoja dzīvokļu īpašnieku to sabiedrību. Mēs apvienojam visu un sākam līdzfinansēt dzīvojumu mājam, kas ir būvēta arī nav tikai līdz 40 gadam, būvēta arī tagad, padomju laikos, tiem, kam ir būvkonstrukcijas ir avarijas stāvokli. Tad tagad tas ir papildināts ar balkoniem, kur iespēja pašvaldībai līdzfinansēt. Tur nav lifti. Un es paskatījos likumu par pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanu. Tur ir var finansēt vides pieejamību, bet tas ir absolūti diskutējums jautājums, vai lifts nodrošina vides pieejamību. Es uzskatu nodrošina, protams, vides pieejamību. Tā pašā laikā, ziniet, ka varētu būt atzinumi, ka zem tā mēs runājam tikai par pandasu un tā tālāk. Man šobrīd jums ir jautājumi, kā jūs domājat, varbūt ir vērts izgrozīt šo likumu, un par šo laiku, es vadu šo komisiju, likums aiziet ar mūsu komisiju, cik vēl esmu līdz vēlēšanām pusgadu komisijas vadītājs, mēs tiešām varam papildināt par to, ka ir iespēja par liftiem, un tas ir iespēja pašvaldībai izveidot atsevišķu programmu un līdzfinansēt liftu nomaiņu. Kā jūs domājat, šeit, ja jūs tam piekrītat, kungi, vajag to likuma, papildināt likuma normu? Jurdi? Es teikšu tā, ka tas, ko Burbukungs jūs teicāt, tas ir kaut kas tāds, par ko arī daudzas organizācijas ir minējušas, ka pieejamība dzīvokļos, pieejamība mājokļos ir arī vides pieejamība. Es domāju, ka tiešām, ja šis būtu virziens, ko darīt, bet iespējams mums ir vienkāršāks ceļš. Pavisam nesen jūsu komisija deva savu redzējumu, ko tad tas likums nozīmē. Jo vides pieejamība, manuprāt, tiešām tāda man iekšēja pārliecība ir, ka tas ietver tiešām to ceļu, kā cilvēks nonāk līdz savam mājoklim. Tas nav tikai pandos jeb uzbrauktuve pie kāpnītē. Līdz paskastītei. Jā, jo tev jau vissvarīgi piekļūt savam mājoklim, savai dzīvesvietai, kur tu esi. Ja tu esi 3. stāvā un dzīvē notikusi nelaime, un tu uz viņu netiec. Jurģi, es tev piekritu, es pats uzskatu, ka vides pieejamība, tas ir pieejamība līdz mājoklim, bet ne ienāk un tur apstāties un pēc tam braukt atpakaļ, bet es vakar piezvanīju saviem kolēģiem, tiem, kas atbild par šo līdzfinansējumu Rīgas domas īpašuma departamentu,
Viņi tiešām par to vērtē un stāsta, ka viņi uzskata, ka vārds vides pieejamība ir pamaz. Bet pirms tam es gribu tev pajautāt, Ervin, tu uzskata, ka šī iespēja pašvaldībai, konkrēti mēs runājam par Rīgas pašvaldību, faktiski tas ir problēma daudz stāvu mājām. Tas ir valsts pilsētām, pārsvarā, kur ir mājas. Ja? Tas ir arī Daugavpils un Rezekne un Jūrmala ar Kauguriem un tā tālāk. Ja? Tu uzskata, ka tas būtu labi? Jebkurš atbalsts, kas ir skaidri noformulēts, ir precīzi par tādu summu lielāks, plusāk virs nulles, sauksim to tā. Tātad tas nozīmē, kad jebkuru naudu, ko iedzīvotājiem pretendējot, ir iespēja saņemt un uzlabot savu mājokli, mēs vienmēr atbalstīsim. Jautājums ir, kad viens lifts vidēji maksās starp 50 līdz 60 tūkstošiem. Mums ir jāapzinās, cik lielai šai programmai būs jābūt, kaut vai lai 10 gadu laikā šo visu sistēmu nomainītu. Tagad vienīgais, ko es varu pateikt, tas būs ideālā variantā, tas varētu būt vēl viens posms klāt pie kopējā finansējuma. Mums mājokļu vides komiteja Rīgas lielajās te nepilnu gadu atpakaļ, ka viņa bijusi ekonomikas ministrijā, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs, kāda būs liftu programma un ko ekonomikas ministrija ir sagatavojusi. Es nezinu, ko ekonomikas ministrija sagatavojusi, bet, katrā gadījumā es ceru, ka arī tur būs vēl viena papildus komponenta no kopējā stāsta. Kolēģi, mēs šobrīd esam tādā jau pirms vēlēšanas etapā. Es nesen piedalījos arī jau mera debatos Delfos. Jā, tur es saklausījos, ka mums sola, ka sava laika solēja 50,000 darba vietas. 3 miljardi gadā. Tagad 3 miljardi gada papildus un miljoni kvadrātmetru. Man ļoti patīk grāmata 12 kreslē, stāsts par Ņuvasiki. Ņuvasiki nav slikts stāsts. Tas ir ļoti labi. Ņuvasiki, pasaules čempionāts šahs, ja, šaha pasaules čempionāts, tas viss ir ļoti labi, ja, bet runājam reāli. Runājam reāli un to, ko es teicu, un tas piestāv, ar to man patīk ZZS, ka to, ko es teicu vairākas reizes, mēs, pašvaldības partija, GKR, mēs nevaram solīt, būt populistiem. Mēs nevaram solīt to, ka, godīgi pateikšu, mēs paši neticam. Tāpēc, ka ļoti vienkārši pārbaudīt, ļoti vienkārši tev, ka pašvaldības partijas pārstāvi pasauc un pateikt, un kur tas ir, ja? Un Rīgā ir nepieciešami konkrēti darbi, konkrētas izmaiņas, ja? Neviens no mums negrib kļūt par Twittera deputātu vai Twittera mēru, ja? Mums tāda ir darbais Brisele šobrīd, ja? Viens no. Nē, mums vajadzētu konkrētas lietas, un ar to man, protams, impone zemnieki, ja? Kas arī turas pie sava vārda. Man ir konkrēti, Jurdi, varbūt es varu tev šobrīd, mēs esam ne saima, ne komisijas sēde, bet palūk, dot tev tādu mājas uzdevumu, bet ar tādu konkrētu termiņu pajautā ar saviem kolēģiem, ar ļoti aktīva, ļoti pozitīvam, ar viņa ārkārtīgi patīk Olga Feldmane, būvniecības departamenta direktora, Martiņš Auders, mājokļu departamenta direktors. Kā viņi vērtē? Vot šo punktu, tas ir 27. otra prim pants par to vides pieejamību. Vai viņi uzskata, ka zem tā lifte var aiziet? Lai viņi var aiziet lifte, tad lai viņi paskaidro LPS pašvaldībam to, ka jūs to varat darīt. Ja nē, tad varbūt grozam likumu, bet jautājums ir tāds, ja tas nebūtu caur ministra kabinetu, ļoti ilgi, ja, varbūt mēs varam uzreiz, lai šo tiešām var palaist, piedāvāt pašvaldībām, palaist varbūt jau nākamgad, kam ir finansējums, kam nav, tad lai parāds, tā kā mēs to plānojam darīt Rīga jau pēc vēlēšanām no 26. gada, tad varbūt jūs varat palīdzēt šo sagatavot kopā ar paskaidrojumu rakstu. Es varu dabūt paraksti no deputātiem un ļoti ātri, vai kā komisijas iniciatīvu palaižam šo lietu, ja? Tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski. Tagad man sajūta, ka es esmu komisijā, bet es mājas darbu sapratu. Es neprasu balsot. Saimnes deputāts drīkst uzdevums izpildu varēja, tāpēc mēs esam un dažreiz izklausāmies pēc ierēģiem. Tiešām, šo es tad ņemu arī kā mājas darbu, jo es piekrītu procents kaut kā ir vairāk nekā 100% nekā, un ja pašvaldība arī varētu piedalīties, šādos projektos, tas tiešām būtu. Bet es tev pateikšu, tad, kad mēs izdomājam to programmu par vēsturisko fasādam, es atceros pirmo gadu, mēs veicinājām un līdzfinansējām vienai studentu korporācijai Terbatas iela fasādes sakārtošanu, un viņš teica, tas ir izcila programma, jūs uz jūsu ieguldītu 1 eiro, mēs ieguldam 4 eiro.
Un faktiski mani tajā laika oponente, kas bija arī opozīcijas stingri, viņi stāstīja par to, ka tas ir vienīga pagājušā sasaukuma programma, kur tiešām mēs veicinām sadarbību un veicinām uzņēmēju darbību. Ja? Un es vēl pateikšu, ja? Es uz visu mūžu atceros vienu māju eksporta iela, kas gatavoja sakārtot savu fasādu, paņem no mums te 50% līdzfinansējumu. Viņi par kaimiņiem samaksāja parādu nekustamā īpašuma nodokli. Tāpēc, tu vari startēt uz to programmu Rīgas pašvaldībai, lai samaksātu nekustamā īpašuma nodokli. Viņi maksāja viens par otru. Un mēs varam daudz ko runāt, lai apvienojas iedzīvotāji, lai apvienojas mazais kvorums, lielais kvorums. Mēs varam lasīt lekcijas, mēs varam vairot tiešām tie plakāti, kā tu teici, kaut līmetra un uz ar Baltika līdmašīnām. Ja? Tikai nauda var stimulēt. Burkans un pataga. Ar patagu mums valstī viss kārtībā. Ot ar burkanu dažreiz ir problēmas. Tāpēc šobrīd tas būs burkans. Piekrītat? Es domāju, ka ļoti... Kungi, par mājokļiem mēs varam ilgi runāt. Varbūt ejam strādāt. Man mājas darbs ir iedots. Tev mājas darbs ir iedots. Darbs pēc kāda laiciņa pie tevis. Es runāju par to, par ko mums vajadzētu parunāt nākamais reizes, un nākamo es gribu atvert par mājokļiem runēm. Mums vajadzētu atgriezties, un es piedāvāju varbūt vēl ir mājas uzdevums par fasādes, par liftiem, ir, es domāju, mājas uzdevums par energoefektivitātes pasākumiem, par ESCO principu. Man vēl ir viens, dažreiz stāstā, kāpēc nav labi iekārtots neviens kvadratmetrs no iekšpagalmiem, tāpēc daži pieder privātīpašniekiem. Un šeit mums ir nepieciešams droši vien mūsu kolēģis, bijušais Rīgas pilsētas ilgadīgais direktors Juris Radzevičs, ja, arī varbūt arī no ekonomikas ministrijas pārstāve, kā mēs varam sadarboties ar tiem privāt zemes īpašniekiem, ja mūsu mājas, mūsu pagalmi atrodas uz privāt zemes, lai mēs varam arī šo sakārtot. Bet tas neiztur nekādu kritiku, ka Rīgas dome par tiem 4 gadiem un 9 mēnešiem nelīdzfinansē neko. Ja? Tāpēc par mājokļu tēmu atgriežamies vēl, varbūt ne šeit studijā, varbūt pie vienas, pie otras mājas, konkrēti uz vietas, bet viena no nākamām tēmām, tas ir tiešām zem tā saukļa, kā atdzīvināt Rīgu, kā piesaistīt investīcijas Rīgā. Tas ir ekonomikas sadarbība. Es runāju par tiem ārvalstu investoriem, bet pirmkārt ar mūsu investoriem, ar mūsu arī tā saucamiem garāžu uzņēmējiem. Ja? Es atvainojos par izteicienu, bet ar tādiem uzņēmējiem, ko Rīga var izdarīt? Birokrātijas mazināšana, tas ir viens tās līdzfinansējums, lai tiešām šis zaļais koridors, viņš ir tik plats, kā šobrīd šis zaļais galds, ja? Lai tiešām viss tas var aiziet. Ja? Es pieteicu šo tēmu. Pēc tam nākamā tēma varētu būt sociālā tēma, kas ir ļoti aktuāla. Sociālā tēma ir aktuāla arī šodienas diskusijas kontekstā, jo ļoti daudzi tā kā runā, jums ir labas idejas, jūs gribat siltināt mājokli, remontēt, darīt, bet ko darīt cilvēkiem, kas nevar par to samaksāt, jo nenoliedzam par to ir kaut kas jāmaksā. Un maksā lielie komunāli maksājumi par nenosiltinātu māju. Bet vienalga. Un pēc tam visiem iedzīvotājiem vajadzētu maksāt sodu par to, ka Latvija neiztur šeit visas prasības. Maksā. Un tajā brīdī mēs sakam tā, katrā mājā ir aptuveni 10-15% cilvēku, kuriem ir lielākas vai mazākas grūtības norēķināties par saviem ikdienas izdevumiem. Bet dēļ tā nedrīkst ciest visa pārējā māja, jo viņa jau paliks tikai sliktāka. Un šeit ir darbs tiem, kas nevar samaksāt. Tas ir darbs sociālajiem dienestiem, sociālai palīdzībai, un tieši tāpēc es arī to piebildi repliku šobrīd saku, ka tas būs jautājums pie Jura Radzeviča. Bet, ja drīkst, tas pavisam īsa replika, risinājumi tam ir. Tā labā lieta ir, ka tie risinājumi ir, jo mēs visi zinām to lielo izaicinājumu
naudīgi cilvēki, viņi nopērk atkal jaunu auto, tērē maz degvielas, un tad cilvēks, kurš nevar nopirkt jaunu auto, kas tērē maz degvielas, dienas beigās maksā daudz vairāk. Un tā ikdienas maksā, ir tā lielā sāpe, ko var atrisināt arī pat esošo programmu ietvarā, atrisināt sociālo programmu ietvarā. Tur ir ļoti Atbalstīt daudz Jožu Radzeviču. Es tagad domāju, cik mums vēl vajadzētu runāt par šiem tēmām, bet nerunāt, bet rezultātā mūsu mērķis, lai parādās konkrēta mūsu programma uz nākamo sasaukumu, uz nākamajiem 4 gadiem, bet ne tikai es redzu, ka ir viena, kā vienmēr stāsta programma minimum un programma maksimum. Darīsim tagad. Paldies visiem. Paldies! Paldies.